Moduls Rīga un Velve piedāvā. Protams, tas ieguldītais darbs, kas stāv aiz projekta, ir ļoti liels, un grāmatiņas izskatās pavisam maziņas, bet tas, uz ko gribētos aicināt cilvēkus, ir skatīties šo projektu kopumā, ka tas, ka viņš sastāv no daudzām mazām grāmatiņām, no daudzām mazām vienībām, veido viņu par ļoti lielu un apjomīgu. Un tāpēc domāju, ka žēl nav nevienam. Ne, žēl man nebija nemaz, un tieši otrādi es ļoti priecājos, ka varēju ieguldīt tik lielu darbu. Jo ieguldot šo lielo darbu, es ieguvu vēl ļoti daudz jaunu ideju un ļoti daudz jaunu atziņu un brīnišķīgus lielus darbus es ieguvu vēl bez šīs mazās grāmatiņas, kurā patiesībā ir viss šis lielums iekšā redzams. Ne, man nebija žēl notikt. Nu nē, jo man liekas, grāmatas lielumam vai mazumam nav īsti nozīmes, jo katra grāmata jau ir ļoti liels prieks par katru grāmatu. Nu, protams, ka ir žēl, bet ne tāpēc, ka maz grāmatiņa, bet tad, kad tu ieraugi, ka es ļoti daudz strādāju, un man bija no katras lapas puses bija ļoti daudz variantu, un kad tas viss beigās sakopojās tādā mazā grāmatiņā, tad bija šī tā iedurās sirdī. Bet, tas tikai tā. Vairāk tā kā joks, ka vai maza vai liela, grāmata vienmēr ir tāds prieks. Nē, nebija man žēl. Jo nav jau tas lielums, tas apjoms, tas būtiskākais. Jo pat tādā mazā lietā varbūt tas darba apjoms iespējams izskatās, ka viņš, teiksim, ieguldīts vairāk vai mazāk, bet nē, man liekas, ka tas pats jau vien ir vai lieltais vai maza. Ja, pavisam nebija žēl. Man tieši ļoti patika maza, mīļa grāmatiņa. Grāmatiņa jau tikai rezultāts, bet man patika tas process. Un es zīmēju tik lielas oriģināla bildes, kā man ir patīkami un ērti, tā, lai es varu izzīmēt visādas detaļas, iztēloties to visu sīki un smalki, un tas, ka viņi samazināt, veidot tādu mazu jau grāmatiņu, man liekas, tas ļoti jauki. Šo jautājumu man ir ļoti viegli atbildēt, jo, kā jau es teicu, man pašai sava bikbuka nav, bet es cenšos skatīties tiešām uz visām grāmatiņām kopā un vērtēt laidienu pa laidienam, un tad, kad es to redzu, tad man grūtāk ir mīļāko vietu nosaukt ir absolūti neiespējami, bet tas viss projekts kopumā ir ļoti mīļš un skaists manā skatījumā. Noteikti varu, kaut gan viņu ir tik daudz to vietiņu, jo viņas ir tiešām ļoti daudz. Bet vismīļākā man ir šī, kur viešņa sev līdzi nes visas savas debestiņas. Un šeit man ir radies tāds it kā sākumā tā bija domāta zivs, tāds kazraks, bet viņš pēkšņi pārvērtās par tādu mazliet mitoloģisku būtni un ieguva pats sev tādas jaunas veidolus. Man tiešām, šī vietiņa ir pati mīļākā.
Nu, tādas vietiņas ir daudz, es teicu, grāmatiņā tajās vietās, kur šis sarkanais pavadiens pieskarās šīm konkrētajām lietām, un tur veidojās tāda burvība un iespēja mums pašiem fantazēt, kas tur tālāk notiek. Manis mīļākā ir droši vien tas brīdis, jau tur ir beigas, un tad ir brīdis vēl pēc beigām, kur viņi dodās prom jau saulrietā ir ieguvuši jaunu draugu. Un tad nekas, kā viss beidzies, bet tajā pašā laikā tur varbūt viss tikai sākās. Un tur tālāk arī nekur kosmosa kuģis lido kaut kur prom. Tā kā tur var domāt tālāk vēl savu stāstu pats. Tā kā tas likās forši. Mīļākā vietiņa, man liekas, ka man patīk šī lapas puse, man ļoti patīk zīmēt, kur man likt. Man patīk zīmēt bērnu istabu ar dažādām rotaļlietām, nu tāda tīri zīmēšanas ziņā. Tā kā zīmē, man liekas, ka katrs no tām vietiņām ir gana mīļa. Un jā, varbūt tās, ka ir tie tēliņi viens otrs, kas man patīk. Tur tāds viens vecis, kas drāžās pakaļ un ģer mušas. Varbūt tās tāpēc, ka drusku varēju pēc sevis viņu taisīt. Tas varētu. Un tad tām grāmatiņām, jā, šita te ir tas. Nu, ja tāds ir, teiksim, šis man, piemēram, ļoti pašam patīk. Šis tipāšs. Vai šeit. Viņš ir tāds. Nu, protams, arī tas puišēlis, nu, pilnīgi saprotam, ka šitā te tāds strīds ar bezdelīdzēm, nu, tas ir nogurdinoši. Tā kā, jā, katrs no tiem tipāžiem ir. Jā, manas grāmatiņas varonis ir bumbulītis. Un bumbulītis taisa no zila gaisa mājiņas, bet ne tikai mājiņas, arī citādas lietas viņš var uztaisīt no zila gaisa. Un tad es domāju, ko te var uztaisīt no gaisa? Gaiss tas ir tvaiks. Tvaiks, tas var darbināt tvaika mašīnu, tāpēc uzzīmēju tvaika mašīnu. Tvaika mašīna ražo elektrību un ražo arī siltu un augstu ūdeni. Tāpēc te ir debesu dušiņa, un tā ir tvaika mašīna, un tā es arī uzrakstīju arī citās valodās. Te ir rakstīts motore a vapore, kas nozīmē itāliski tvaika mašīna, un tur rakstīts steam engine. Tātad tas ir bumbulīša radītais tāds tvaika mašīnu komplekss, kas lido pa gaisu. Tas man tā ļoti patika, jo mākoņi ir tik iedvesmojoši, brīnišķīgs avots iztēlēji un iedvesmai, jo katrs var tais mākoņos iztēlēties kaut ko citu. Kāpēc ne, piemēram, tvaika mašīnu? Tā vieta man ļoti patīk. Var atbildēt. Pirmkārt arī, man sanāk, visu laiku atbildēt tā ļoti korekti, bet tam patiešām ir pamatojums, un savam bērnam es uzdāvinātu nevis vienu konkrētu bikibuku, bet savam bērnam uzdāvinātu iespēju kolekcionēt 100 bikibukus un vērot tās atšķirības mākslinieku rokrakstos un dzejnieku idejās un stāstiņos mazajos, kas ir visās šajās grāmatiņās. Un es savam bērnam dāvinātu to prieku skatīties ļoti plaši. Pirmkārt, jau manam bērnam visi bikibuki ir uzdāvināti, bet tā kā es ļoti gribētu uzdāvināt, es zinu, kas Matildai patīk pašai vislabāk. Un tad, es to... Bet es viņu gribētu iepazīstināt ar vienu citu, kurus šeit neredzu. Tas ir Samauskas grāmata. Jā, varbūt atnest parādīsim. Zutis.
Mirabela Mija Kāpostiņu Srija. Un tā ir man tīri dēļ tām ilustrācijām. Jā, es gribētu parādīt. Šī ir tā grāmatiņa, Wikibooks, kuru es ļoti vēlētos uzdāvināt savai meitiņai, ja viņai vēl nebūtu. Tā. Savēji jārašķiet, tāpēc, ka tas ir mans. Bet, droši vien, ja tāda iespēja būtu, tas labāk visus uzdāvināt. Tas baigi forši tāda uzreiz liela un apjomīga tāda čupiņa ar lielisku pavadāmu laiku un daudz visādiem piedzīvojumiem un stāstiem. Es nevaru izcelt tādu vienu tieši, ko gribētos. Nu, tas ir ļoti sarežģīts jautājums. Es domāju, ka tie Wikibooki es vairāk viņus uztveru kā mākslinieka autora darbus, varbūt mazāk kā dzējoļu krājums, un līdz ar to ir tāda personiskāka attieksme varbūt pret tiem pašiem māksliniekiem, kas ir veidojuši, un teiksim, tādā ziņā es ar nepacietību gaidīju, piemēram, Aleksēja Naumova grāmatiņa, kur man patīk kā mākslinieks, un tāpat man ļoti patīk Reņa Petersona, un vispār man tik daudz patīk, man būtu grūti nosaukt, kuri nepatīk, tā kā, vienkārši pēdējās ir iznākušas, un es pērku Circenes nodevējus, teiksim, tā. Godīgi es nevaru pateikt kaut kādu vienu. Tas tāpatās, ka no teikuma izņemt vienu burtu un pateikt, ka tajā stāstā tas burts ir mīļākais. Man liekas, ka šis ir vispār tikai sākums. Es domāju, tas projekts ir vienkārši brīnišķīgs, un tad, kad būs visas 100 grāmatas, tad mēs to visu stāstu kopā varēsim izlasīt. Jo man liekas, ka vienkārši izņemt vienu no tā, ja man būtu, teiksim, tāda izvēles iespējas, tomēr sagaidīt visus un dāvināt visas. Jo viens tas ir tā kā, var izņemt no zaptes ārā cukuru un pateikt, tev garšo tas saldums, bet tā burvība visā tajā kopumā. Tā kā es gaidīšu visus 100. Vispār es savu grāmatiņu zīmēju tā, lai patiktu maniem bērniem. Es domāju, ja maniem droši vien arī citiem patiktu. Bet tā, vispār man visas viņas liekas interesantas, un priekš sevis es iegādātos visas, un esmu to jau izdarījusi. Man ir pilnīgi visas. Bet, ja man būtu jāuzdāvina kādam bērnam, radu drauga bērnam vai kā citādi, tad es droši vien, ka dāvinātu Naumova Circeņu nodevēju. Un kāpēc? Tāpēc, ka lai radinās pie augstvērtīgas mākslas no mazām dienām.